Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa, un šodien pievērsīsimies stāstiem par sievietēm. Cik tad brīvas vai apspiestas ir bijušas sievietes dažādos vēstures laika posmos, un vai mēs, raugoties ar 21. gadsimta acīm, spējam saprast tā laika vēstures notikumus un sabiedrību? Par to visu runāsim šodien vairāk raidījumu gaitā. Pēc brīža iepazīsim sieviešu dzīvi antīkajā pasaulē, skaidrosim, kā un vai sieviete iekļāvās sociālajā, politiskajā un privātajā dzīvē seno grieķu sabiedrībā. Taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par sieviešu lomu renesanses laikmeta sabiedrībā. Kādas bija tā laika izcilākās sievietes un vai viduslaiku beigās sievietēm bija lielākas iespējas un brīvības kā pirms tam, to skaidro devās Zane Lāce. Katoļu svētā Avilas Terēza, reformātore Argula fon Grumbaha, Anglijas karaliene Elizabete I, Kastīlijas Izabela no Spānijas – tās ir dažas no redzamākajām renesanses laikmeta sievietēm. Šajā periodā, ko raksturo kā spožu zinātnes, mākslas un literatūras uzplaukumu, var atrast vēl citas ievērojamas daļā dzimuma pārstāvis, taču būtu maldīgi uzskatīt, ka renesanse bija kāds īpašs pagrieziena punkts tā laika sieviešu dzīvē. Viss bija atkarīgs no statusa un pašas personības. Kāda tolaik bija sievietes loma sabiedrībā un kuras bija ievērojamākās renesanses laikmeta pārstāvis? Par to stāsta Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes dekāne profesore Valda Kļava. Ir tā, ka tieši no renesanses laika mēs zinām ļoti daudz redzamu personību sieviešu. Piemēram, Navaras Margarita vai, teiksim, Katrīna von Bora vai kaut vai Dānijas Elizabete Meklenburgas galmā vai kaut vai mūsu pašu nosacīti tātad Meklenburgas Anna Kurzemes hercoga dzīvesbiedra. Un neapšaubām arī no renesanses mums ir ļoti daudz portretu, kuros ir redzamas personības, sievietes atainotas. Un šī situācija var radīt priekšstatu, kurš, uzreiz teikšu, lielā mērā var izrādīties un ir maldīgs, kā renesanses apstākļos ir bijušas, teiksim, kādas būtiskas sievietes stāvokļa izmaiņas. Tik vienkārši tas noteikti nav. Zināmas izmaiņas bija. Tās ir saistītas ar to, ka renesanses laikā dažādās jomās vīriešu ģimenes galvas, tātad galvenā ģimenes ekonomiskās darbības turētāji un virzītāji, aktivitātes, salīdzinot ar viduslaikiem, pārcēlās ārpus mājas. Šeit es domāju tirgotājus, dažādus pārvaldes amatpersonas, valdnieku padomdevējus, arī šos starpslāņus, kādi bija, teiksim, zinātnieki, mācītie doktori un tam līdzīgi. Un tādās ģimenēs, protams, līdz ar to visu atbildību par māju, par namu, par tā uzturēšanu pārgāja sievietei. Dažkārt arī par ekonomisko darbību. Vispilgtāk tas ir saglabājies no Itālijas renesanses, kur ir saglabājušies kronikās pieraksti, ģimenes kronikās, kā lūk ģimenes galva, tur uzdod, piemēram, sievai ar to vīnu, pieņemsim, kas ir pārdodams, rīkoties tur tā un tā. Tātad arī ekonomiskajā sfērā tas tā varēja būt. Bet šīs izmaiņas patiesībā ir tā mazākā daļa. Tas, kāpēc mēs šīs sievietes pamanām, tam ir citi iemesli, un tie iemesli ir saistīti ar to, kā mainījās izpratne par cilvēka personību šajā laikā vispār, un tajā skaitā līdz ar to arī, cik tālu tas attiecās uz sievietēm. Cik tālu tāpēc, ka dabīgi, ka runa ir par augstdzimušām, labi situētām dāmām, kuras spēja iegūt vai atbilstošu izglītību, vai ieņēma atbilstošu stāvokli sabiedrībā. Un te es gribētu atsaukties uz vēl pirms pāris nedēļām profesors Maijas Kūls interviju dienai, kur viņi minēja vienu savu darbu, kam ir bijis provokatīvs nosaukums "Sieviete arī ir cilvēks". Tātad te ir tas pats stāsts. Rodas apstākļi, kuros uz cilvēku personību sāk raudzīties principā citādi, un līdz ar to arī attiecīgi uz sievieti.
Jo pamatos arī renesanses periodā sieviete joprojām, tika uztverta kā nepilnvērtīgāka, kā aizbilstama, kā, savā ziņā, tāds neizdevies vīrietis pēc savas izcelsmes, kā tāda, kura pēc savas dabas ir tendēta uz netikumiem, un kuras funkcija viennozīmīgi tik saistīta pirmām kārtām ar ģimeni, ar māju, bērniem, ar patiesībā kalpošanu savam vīram. Šī ziņā nekas nebija mainījies, un varbūt pat zināmā mērā šī tendence kļuva spēcīgāka, jo īpaši 16. gadsimta konfesionālo pretišķību apstākļos perfekta kristīga dzīvesveida ieturēšana kļuva par ļoti, tādu spilgtu redzamu sabiedriskās diskusijas tematu, un uz to arī raudzījās sabiedrība, un līdz ar to arī šo sievietes lomu ģimene ļoti uzraudzīja. Bet tas, kas bija mainījies, un kāpēc mēs tās sievietes pamanām, tas ir pirmkārt saistīts ar to, ka renesanses kultūra radīja pastiprinātu interesi par cilvēka personības dažādām kvalitātēm. Par viņa intelektuālo bagātību, par viņa radošumu, par to, kā viņš spēja pārvaldīt un orientēties mākslās, zinātnēs. Un šīs pirmais jautājums, ir tas, kurā, protams, sieviete, īpaši, viņa nāk no tādām aprindām, ka viņa ir ieguvusi izglītību, un dižciltīgās aprindās neapšaubām tas tā ir, un daļēji arī viduslāņa, augstākajā daļā. Tad, protams, arī viņai rodas iespēja sevi parādīt kā radošu, domājošu, varbūt spēcīgu, harizmātisku personību, ārēji skaistu, noteiktu statusu ieņemošu. Tātad, pat cik šādām lietām pievērš uzmanību, tad tas arī nonāk uzmanības centrā. Plus vēl, šī dāma ir, valdoša nama pārstāve, arī uz viņu attiecas tās mērauklas, ko renesanses laikā sabiedrība pielietoja attiecībā pret valdošām personībām, kuru vidū, starp daudz ko citu, ir arī kultūras mecenātisms, ir paša valdnieka, orientēšanās un pienesums bieži vien zinātnē un mākslās. Un tur arī attiecīgi tātad tās dāmas, kuras ar to viss bija saistīts, sevi attiecīgi parādīja. Otra lieta ir tā, ka šajā laikā rodas pastiprināta interese par cilvēku iekšējo pasauli, par viņa jūtām tajā skaitā. Un, sapratu, tieši no renesanses laika mākslā nāk atainojums, kur dievmāte ir smaidoša savu bērnu, uzlūkojot viduslaikos tā nav. Un tāpat šā laika portretos mēs redzam, un dažādās ne tikai portretos, arī, dažādos sižetos, kur sievietes ir iesaistīts, mēs redzam to cilvēciski emocionālo pusi. Un no šī viedokļa, protams, ir tā, ka, ja reiz jūtām pievērš uzmanību, tad arī, šeit droši vien sieviete ir emocionālāka, un tajā brīdī arī tieši viņai krūtīs slēpjas apslēpta mīlestība, un tā ir vērtīgāka nekā tā atklātās jūtas, kas tiek paustas. Tātad arī tādas atziņas šajā laikā varēja būt, un gluži vienkārši tam pievērš uzmanību. Renesanses laiks bija arī faktors, kas pamudināja izpausties uz āru reformācijai, kuras aizmetņi jau meklējami ir pirms renesanses, bet tieši 15. un 16. gadsimtā cilvēki atļāvās runāt par problēmām, paust savu pārliecību un aizstāvēt to. Tā teica Valda Kļava. Šajos apstākļos atkal reliģiskas pārliecības demonstrēšana, pienesums šī ziņā, radītos tekstos vai kādos varbūt mākslas priekšmetos, darbība nabago aprūpē un visāda veida kristīgās mīlestības apliecināšanā. Tur arī sievietes pilnīgi loģiski varēja sevi parādīt. Uzskatām parādīt sabiedrībai. Un tāpēc mums ir tās ziņas, es šeit pieminēju, kaut vai to pašu Dānijas Elizabeti, kas bija Meklenburgas hercoga sieva, kur ir Baltijas reģionā, ļoti redzami bija savā laikā 16. gadsimtā ar to, ka viņa dibināja nabago patvērsmes un pati, darbojās tajā slimo aprūpē un tam līdzīgi. Tad, respektīvi, šīm lietām pievērsa
uzmanīgi. Ja, un tādā kārtā, tad arī tās sievietes tajā kopējā interesē par cilvēku iekšējo pasauli un viņu kvalitātēm sava vieta, un brīžam pat tāda spilgtāk varbūt nekā vīriešu vieta, ir sieviešu dažādām, izpausmēm. Tomēr ir arī jāraugās uz medaļas otru pusi. Tieši 16. gadsimtā sākās lielā raganu vajāšana. Un ja reiz runājam par sievietēm, kuras nonāca uzmanības lokā savas dišciltīgās izcelsmes, sabiedriskās darbības un prāta spēju dēļ, tad arī spilgtāmas dzīves līdzgaitnieces. Tātad mēs pārsvarā tomēr sievieti vislaika apstākļos, īpaši savu laulību, varētu teikt, noslīgt pilnīgi anonimitātē. Un apmēram sākot no 17. gadsimta atkal, zūdot šiem pamudinājumiem, par kuriem es tikko runāju, atkal sabiedrība stipri kļūst patriarchālāka un attiecīgi atkal uzmanība no sievietēm novēršas. Tātad tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka mums nevajadzētu iedomāties, ka renesanses laikā radās kādi specifiski iepriekš nebijuši nosacījumi, lai sieviete sevi sabiedrībā varētu parādīt. Ir nedaudz, bet tā pilnīgi noteikti ir mazākā daļa. Tā ir ļoti liela bīstamība to visu pārvērtēt. Ar Zani Lāci sarunājās Latvijas Universitātes profesora vēsturniece Valda Kļava, bet raidījuma turpinājumā palūkosimies uz sievietes dzīvi antīkās Eiropas civilizācijā. Zināmais nezināmajā. Antīkās pasaules mākslas darbi, mitoloģija, literatūra un tēlniecība daudz stāsta par sievietes tēlu, lomu, dažādību, taču nebūtu ne tik daudz mēs zinām par reālo sievietes lomu sabiedrībā, viņas iespējām piedalīties kā sociālajā, tā privātajā dzīvē un pieņemt lēmumus, kā dzīvot savu dzīvi. Kāds bija sievietes ideāls antīkajā pasaulē un kāda bija Grieķijas sieviešu ikdienas, par to sīkāk šodien vaicāsim mūsu studijas viesim, vēsturniekam, Latvijas Universitātes profesoram Harijam Tumanam. Sveicināti! Jā, labdien! Vispirms, man liekas, mēs bieži piesaucam seno Grieķiju kā tādu civilizācijas un kultūras šūpuli un demokrātijas dzimšanas vietu un mūsdienu pat arī likumdošanas tiesību institūciju šūpuļiem. Taču liekas, tas viss tā kā vairāk attiecināms, ja mēs skatāmies uz to antīko sabiedrību kā vīriešu sabiedrību. Cik lielā mērā mums ir tās sievietes klātesamības moments antīkajā sabiedrībā? Ja mēs skatāmies ar 21. gadsimta cilvēku acīm uz to laiku. Ziniet, tas uzstādījums par 21. gadsimtu man tieši kā reizi nepatīk. Tad, kā mums ir stipri ideoloģizēts priekšstats, kuru var vienkārši noformulēt formulā, ka vīrieši ir slikti, teiksim tā, vīrieši cūki, kas smējos, ka visu laiku sievietes apsprieduši un diskriminējuši un tā tālāk, tad beidzot ir brīvi, viss ir kā vajag, viss, kas bija līdz tam, ir nepareizi. Tas ir pārāk ideoloģizēts priekšstats, kuru mēs nedrīkstam īstenībā piemērot citiem laikiem. Un vispār, ja tā padomā, tad visa pasaule 1000 gadu visās pasaules malās, dzīvoja pēc citiem principiem, ne tādiem, kas mums šodien. Tikai mēs šodien uzskatām, ka esam gudrāki par visiem. Par citiem laikiem runājot, vēsturnieki saka, mums ir jāizkāpj ārā no tā 20. 21. gadsimta domāšanas rāmja. Tas attiecas arī uz sievietēm antīkajā pasaulē. Tas uz visām lietām. Mums jāsaprot viņu domāšanu, nevis jāuzspiež viņam savu kaut kādu šabloni. Vai mēs varam saprast viņu domāšanu? Varam, jā, bet neaizgalam, protams. Tas ir pareizs jautājums. Grūti to izdarīt, jo īstenībā mēs bieži vien nesaprotam blakus esošu cilvēku domāšanu. Kad cilvēki dzīvo blakus 20 gadus vai vēl vairāk, un tad pēkšņi izrādās, ka viņi konstatē, ka viens otru nesaprot. Līdz ar to ir saprotiet, ka mūsu izziņas iespējas ir ierobežotas. Ko lai saka par cilvēku, kas dzīvojas pirms pāris tūkstošiem gadu? Bet mūsu rīcībā ir teksti, mākslas darbi, un mēs varam kaut kādus pamatvilcienus vismaz mēģināt rekonstruēt. Mums ir kaut kādas vadlīnijas, pie kurām var pieturēties, un tās iespējas ir, jo, paldies Dievam, senie grieķi daudz rakstīja, un mums ir teksti. Jā, teksti, kurus mēs varam interpretēt, mēs varam saprast, tad varbūt galvenajos vilcienos, kādas ir tās varbūt izplatītākās kļūdas mūsu izpratnē par to, kāda bija sievietes dzīve senajā Grieķijā? Tā kļūda ir, kā es teicu, mēs uzskatām, ka vienmēr sievietes bijušas diskriminētas un apspiestas, un vīrieši nelieši. Bet kur mums ir tas pierādījums, ka nav bijušas? Pieņemsim, ja viņām tiesības ir mazāk nekā vīriešiem, vai viņam nav tiesības vēlēt vai piedalīties tajā sabiedriskajā dzīvē? Nē, pareizi, ka saka, ja mēs runājam caur mūsdienu šādu tiesību prizmu kategoriju, tad tā arī ir, bet ja mēs ieslēdzam viņu kultūras standārtu, tad vispār viņi tā uz jautājumu neskatījās. Vispār pirmkārt ne par kādām tiesībām un diskriminācijām
nebija nekāda runa, bet runa bija par darbu dalīšanu. Un mums ir konkrēti teksti, Ksenofons, sacīt Sokrāts skolnieks, mums ir atstājis kolosālu tekstu, kas saucās maisaimniecība, maiturība, kā gribiet to sauciet, proti par to, ka tas ir teksts par to, kā labi organizēt mājas dzīvi. Un tur, protams, ir daudz teikts arī par sievieti, par ģimenes uzbūvu. Un tur tiek parādīt ideāla ģimene, kā grieķi to saprot. Un sacīt, šajā tekstā ir arī pamatots tas, kādēļ, ar ko atšķirās vīriešu un sievietes vieta un loma ģimene. Un sacītu interesanti, ka sāksim ar to, kā Ksenofons saprot ģimeni. Viņš lieto vārdu dzeugos. Grieķu valodā tas nozīmē pajūgst. Tātad vīriešu un sievietes pāris ir pajūgt. Sacīt, latīņu valodu ļoti līdzīgi ir vārds konjugium. Konjugium tas ir laulības nejuridisks termins, kas apzīmē laulību. Jugum ir tas pats, kas latviešu jūgs, starpcīt. Tātad abos gadījumos mēs redzām vienu tēlu, ka divi zirgi velk vienu pajūgu. Uzreiz gribu parādīt uzreiz uz šo faktu, ka šeit nav tā, ka viens zirgs velk, bet otrs sēž vezumā. Un neko ne, tātad tas nav. Abi velk. Tātad ir runa par darba dalīšanu. Lūk, šajā traktātā Ksenofons arī pamato, kādēļ dažādas funkcijas ģimenē. Tātad ir runa par funkciju sadali. Viņš saka, paskatāmies, Dievs radīja, tātad tas ir viņu Dievs, tas ir domāts, tas nav mūsu kristiešu Dievs vai musulmāņi, tas ir cits, bet jebkura gadījumā tātad Dievu radīt pasauli tāda, ka sieviete radīt bērnu dzemdēšanai barošanu. Tad pirmkārt, tas ir viņas uzdevums, otrkārt, vadīts maisaimniecību, proti uzturēt to, kas ir zem jumta, kā raksta Ksenofons, tātad sārgāt bērnu, sārgāt to, kas ir iegūts, un vadīt to, kas tur ir iekšā. Un tādēļ viņas ķermenis mazāk piemērots fiziskai slodzi. Savukārt vīriešu ķermenis ir arī tieši fiziskās slodzes paņemšanas. Tad vīrietis apstrādā laukus, tur tos akmeņus novāc, tur stāda sevis un kāro un nodarbojas ar politiku. Tādās faktiski sanāk tas, kas zem jumta sievietei, tas, kas ārā, tas ir vīrietim. Tātad smagi fiziski darbi ir vīrietim. Tātad faktiski tā ir darba dalšana, kas balstās dabiskumā. Tas tieši tas, kā šodien, piemēram, mūsu ideoloģija apkaro. Mēs šodien apkarojam par dzimumu atšķirību, ja tas mums pat liekas nedabiski, tad mums piedodiet, kur mēs esam. Šeit senē Grieķijā cilvēki runā par pilnvarām dabiskām tiesībām, kā daba radīs cilvēks. Un tad viņam ir pat tāda piezīme, ka tātad sieviete sargā to, kas ir mājās. Un tā kā tam, kas sargā, ir labi būt mazliet bailīgākam, kad uzraukties. Un tāds sievietē tāda ir no dabas. Savukārt vīrietis ir drosmīgs, viņš cīnās un karo un tā tālāk. Lūk, darba dalīšana. Tad viņš arī ieskicē, kādām raksturīpašībām būtu ideālām jābūt. Principā, tas arī ir, un, tad attiecīgi arī īpašības tiek prasīts, tur vienam drosmies, spēks, izturība un tā tālāk, bet viņš arī piezīmē, ka kaut kāds garīgais intelektuāls spējas, savaldība un saprast abiem dzimumiem ir vienāds. Saprotiet, tas ļoti interesanti, ļoti svarīga apziņa. Tā kā pēc būtības abi dzimumi vienādi, bet viņi vienkārši tiesības, nevis tiesības, bet tas ir absolūti garām. Pienākums. Tieši tā, viņu pienākumi atšķirās, un tie atbilst dabai. Un viņam ir vēl parādīta ideāla ģimene, kur, mēs redzam vēl tādu interesantu niansu, kā jāizskatās sievietei. Piemēram, jaunā ģimene viena sieva sapucējas, tur paņem kaut kāds sapavus uz papēžiem, sakrāsojas, tur īpaši tā un sešu gaida vīru, atnāk vīrs un sašūts. Un viņš ir vecāks par viņu, un viņš sāk audzināt, kāpēc tu man gribi apmanīt. Izskatīties skaistāk, nekā tu esi patiesībā. Vai tev patīk, ja es tev pirms laulībām stāstītu, kā man pieder daudz vairāk īpašumu, nekā man ir. Un ja es tev izliektos sarlikt, tu tur posterēts plecis, vēl kaut ko, bet tā kā es novilku, tu redzēt manu patiesi. Tev patīk tos? Nē. Tad lūdzu arī tu man nekrāp. Esi čaklā strādāt, arī savus darbus, un tev būs veselīgs izskats, un neko vairāk nevajag. Tad nebija tas skaistuma kults tāds īpaši prasīties no sievietēm to laiku?
skaistuma kults grieķiem, tas vispār kultūra, tas ir imanenti raksturīgi, tas ir pats par sevi saprotams. Tas jau ikvienā dzīves jomā. Jā, bet redz, par ko ir runā šajā konkrētajā tekstā, jā, tad nevajag sievieti tur izlikties skaistākā nekā viņa patiesībā ir, jo viņa skaistā ir dabiskumā. Tātad atkal ir akcents uz to dabiskumu. Jo krāsojas jau īstenībā, kādas ielas meitenes, jā, tas tā doma īstenībā. Bet, protams, sievietē godināt tieši savu skaistumu, savu čaklumu, savu tikumības. Jā, tas ir tas, kas prasīs no sievietes visvairāk. Tā, ka mēs tikko piesaucām, ka tiesības jau it kā visiem vienas bija un tie pienākumi atšķīrās, cik lielā mērā sieviete, kur tur nebija iesaistīta līdz ar to politikā aktīvi vai kā citādi, viņai bija iespēja vispār lemt kaut ko vai darīt zināmu, ko viņa gribētu, lai lemj tie vīrieši? Man liekas, šeit vārdu tiesības vienreiz mums vajadzētu izmest. Tas netiesāk, tas ir galīgi garam, tas netiecās uz lietu. Bet liktos, varbūt vienā brīdī, ļoti skaisti ir vienlīdzība tādā ziņā, ka viens ir tās, kurš ir vairāk radīts fiziskam darbam, līdz ar to tā neprasa no sievietes nest akmeņus, bet tajā pašā laikā, ja vīrietis ir tas, kas iet politikā, tur lemj kaut kādas lietas, kas ietekmē arī sievietes dzīvi. Cik lielā mērā sieviete varēja ietekmēt to procesu? Jā, tas ir būtisks jautājums. Sapratu, šeit uzreiz atbildējuši to, ko viss tāpat zina, jā, ka, vienmēr jebkura vispatriarchālākā, vistracionālākā sabiedrībā jau sieviete ir tas kakls, kas to galvu groza, jā. Jo, protams, ka tradicionālais ģimenes dalījums, viņš paredz hierarhiju, jā, tātad vīrietis ir ģimenes galva, un šeit grieķiem ir tas pats, jā, tā kā nevar runāt par to, ka tas kaut kāda tur principā tāda tur vienlīdzība, jā. Vienlīdzība ir no dabas, no vienas puses, no otras puses, pat arī nevienlīdzība, ja? Un te ir vienmēr hierarhija. Bet, mēs zinām, ka vispatriarchālākais kultūrās ir senā Romā, kamēr tā vēl nebija izvirtūsi, ja? Sacīt arī pat islāma pasaulē. Mēs redzam, ka ar sievieti rēķinās, un te ir ļoti ietekmīgas personas, jo faktiski jebkurš normāls vīrietis, kuram ir normāla ģimene, kurš grib ģimenes laimi, viņš, protams, rēķinās ar sievietes balsi, ja? Un ar savu sievas balsi, ar sieviešu balsim, kas viņam vispār mājās ir. Un bez tā jau vispār nevar laimīga ģimene pastāvēt un varbūt laimīga. Tā kā sieviešu iespējas ir neformāls. Jā, formāli mēs redzam, ka grieķu sapulcē tur uzstājās vīrieši, bet viņa mājās ir sieviete. Ja? Un tā kā viņi ļoti labi zina, kas tām interesē. Bet no otras puses, ja kāds iedomātos tagad sievieti teikt, ka jūs tagad balsojat vai ieņemat amats, es domāju, ka sengrieķu sievieti viņa nolinčot. Un es pamatojos atkal tekstos. Ja? Šī tēma parādās Aristofāna komēdijās, ja? Kur viņš parāda, ka sievietes grib nolinčot Eiripīdu, kurš atļāvās izteikt pirmās feministiskās idejas, ja, kuras ielika Medējas, tragēdija. Ja, un šajā tragēdija ir tādas feministiskas idejas paušas Medēja vienā brīdī. Ja. Un tātad, lūk, Aristofāns parāda sieviešu reakciju. Viņas tagad, protams, tā ir komēdija, bet viņa parāda to varbūt kultūras attieksmi, ka viņš grib nolinčot, kāpēc viņš mums tā ir nomelnojis. Ja. Kā sieviete ir valdniece mājās. Tas ir jāsaprot, ka mājās vīrietim vispār nav teikšanas. Ja. Viņa pienākums ir uzturēt, radīt produktus, pārtiku, labklājība, bet tālāk, kā tu visu organizē, viss, kas attiecas uz mājās iekšējo dzīvi un kārtību, tu nosaki sievieti. Bet ja jau šādas idejas uzvirmoja tā, lai komēdiju autori darbos, vai tas liek domāt, ka kaut kas tur tajā brīdī jau virmoja sabiedrībā? Tas liek domāt par to, ka ģimenes institūts jau sāk ļodzīties un tiek apdraudēts. Tas tādēļ, ka sengrieķu laikā jau sasniedz stadiju, kas arī mūsu kultūrā bija jaunais laikos. Ja? Proti, tas ir krīzes laikmets. To mēs redzam jau tādas pazīmes, ka ateisms sāk parādīties, neticība, reliģiskais skepticisms, morāla degradācija, politisko struktūru devalvācija. Arī tas ir vienlaicīgi ir demokrātija, un jau demokrātijas krīze uzreiz senē Grieķijā, to mēs visu uzreiz redzam absolūti reizē, vienlaicīgi, un tā arī tās idejas parādās. Pēc tam tas tikai Atenās, jā, citur nekur tas nenotiek. Tur, kur saglabājas tradicionālas dzīves struktūras, tur tāda problēma nav. Ja? Tas ir šīs problēmas rada modernizācija, un šīs idejas arī rada zināma dzīves modernizācija, kad visi principi ir tagad mainīti, kad nauda sāk valdīt šajā pasaulē, un attiecīgi viss apgāžās, viss izjūg. Ja? Tā veca pasaule, viss kārtība izjūg, un tad cilvēks saduras ar tādām problēmām, kuras sāk risināt. Sacīt Aristofānam ir kolosāla komēdija, kas atspoguļo tā laika tendences, un tieši šādas tendences, kuras nosauc, tā saucas sievietes tautā sapulcē. Diemžēl latviešu šī komēdija nav tulkot, ir citās valodās, bet tur ir parodija par divām toreiz
populāram idejām par komunismu un feminismu. Ja. Tad, ja to liek, populārs. Jā, tieši tā. Tas ir atkal tā reakcija uz krīzi. Ja. Mēs runājam par to periodu kā par polisas krīzi, kur es teicu, visi šie procesi jau develvē esošu dzīves formu, un tad, protams, gaišāk prāti mēģina atrast risinājumu. Tur Platons raksta savu utopiju, Aristoteles kaut ko citu, Isokrāts kaut ko citu, un tad šī komunisma, protams, ne mūsdienu izpratnē, bet, protams, komunistiskā vienlīdzība, kā ideja visu nacionalizēt un visu sadalīt visam vienādi. Tāds bija grieķu komunisms. Un tā ideja bija populāra. Un Aristofans parāda šajā komēdijā tādu absolūtu utopisku situāciju, kad sievietes veids revolūciju, tā klusa revolūcija, ieņem vīriešu vietas un sāk valdīt vīriešu vietā, tādēļ, ka, lūk, ļoti moderna tēze, feministiskā tēze, ka jūs vīrieši visi esat salīduši grīstē, tagad mēs prātīgas sievietes ievedīsim kārtību un sievietes ievieš komunismu. Tādā pasaulē visu zemi tagad nacionalizējam, visam vienādi, viss īpašums novienodosim, viss būs tagad vienādi, un sāk stāstīt to komunistisku iekārtu. Ja. Tā ir skaitā arī, ka mēs tagad novienodosim arī sieviešu lietošanas tiesības. Tagad viss būs kopīgs, arī sievietes lietosiet kopīgi un prostitūtām biznesu aizliegsim, un tāds tur jautājumi problēmas kā tā, ka nebūs vienlīdzības tāpat, kā tas iespējas smukās un jaunas meitenes, un vecāks un nesmukāks neviens negribēs, un mēs gudrās sievietes izdomājam būs likums, redziet, ka tev pienākums vispirms aiziet pie vecākas un nesmukākas meitenes, pēc tam tikai tu pie jaunākas, smukākas varēsi iet un tā tālāk, ar bērnu jūs audzināsim kopā bērnu dārziņos un tā tālāk, ja. Sacītu, bolševīki mēģināja 18. gadā pāris pašvaldībās kaut kur Krievijā. Ieviest Aristofānu idejas, jā, tur bija, diez vai viņi zināja par Aristofānu, bet tas, ka sieviešu nacionalizācijas dekrēts ir, ja. Es nezinu, cik tas ir nopietni, bet tāds teiksts ir. Ar ko beidzās reakcija sabiedrībā, tā laika sabiedrībā ar šo te Aristofānu darbu? Un to feminismu un komunismu ideju? Pasmējas un viss, paldies Dievam, grieķi nav mēģinājuši to reāli komunismu ieviest, jā, un feminismu tāpat, jā, tā kā viss paliek savās vietās, bet, ģimene pārdzīvo zināmas problēmas, jā, zinām, šķiršanas sāk kļūt par parastu lietu. Cik bija iespējams tajā laikā šķirt laulību? Bija iespējams? Bija iespējams, jā, protams, bija zinām procedūra, ka sievietei vajadzēja tad ar kaut kādiem vīriešiem atrast izēvus tiesu, jā, tad vajadzēja kādu pārstāvi, kas tiesā pārstāvēt viņas intereses, ja, un pierādīt, ka vīrs nepilda savus pienākumus un, vai, piemēram, nežēlīgs pret viņu un bērniem. Un tad, bet kāpēc viņa patiešām nevarēja tik līdz tiesai? Viņai vajadzēja tieši tādēļ, ka viņa nav tiesiskā persona. Ja, bet tajā brīdī liktos, vismaz atkal 21. gadsimta, protams, domāšana, vajag teikt, kur tur vienlīdzība? Kāpēc es pieņemu, ka vīram bija vienkāršāk? Nav. Vienlīdzība ir vispār, tas ir marksistu ideja, ja. Atkārtot, tas ir, paldies Dievam, ka grieķiem tas palika tikai utopijas līmenī, ja. Nav, dabā arī nav nekāds vienlīdzības, ja. Tas ir stāstīt idejas, par kuriem grieķi visu laiku diskutēja, gan politikā, ja. Demokrātija saka, ka visam jābūt vienādiem, ja, un visam vienāds tiesības, tūlīt skan pretarguments no aristokrātu puses, un tas pats Aristoteles, kurš no vienas puses aizstāv demokrātiju, tūlīt ir runā pret demokrātiju, kāds saka, bet pagaidiet, ja, vienlīdzībai jābūt ir robežas kaut kāds, ja cilvēki ir viena no dabas, tādēļ, ka viņi dzimuši no dabas, no zemes mātes, ja? Tas vēl nenozīmē, ka cilvēki vispār visās citās jomās ir vienlīdzīgi. Protams. Vienlīdzības nav, un tad līdz ar to arī nevar būt arī vienlīdzība ne politika, ne ģimene, ja? Vienmēr taču ir kāds vadošais. Jā, bet likās, ka, protams, mēs nevaram izlikties, ka nav dzimumu atšķirības, bet tāpat laikā, lai, piemēram, šķirtu laulību, kāpēc tās iespējas nav abiem vienlīdz vieglas vai sarežģītas? Ja vīrietim ir vieglāk tik līdz tiesai nekā sieviete. Es tāpēc citu joprojām man šķiet Marokā sabiedrībā ir oficiāli iespēja šķirt laulību sievietei, bet tik līdz tā ir daudz grūtāk, vai? Nē, ir grūtāk tik, bet no otras puses tas nav neiespējami. Jā, vajag tad var, jā. Jā, bet kāpēc jārada apstākļi, ka vienai pusē tas ir sarežģītāk? Nē, tas nav tā domāts, ka vienai pusē sarežģītāk, tas domā tā, ka vispār šķiršanās, jā, tiek vērtēts negatīvi kā tāds, ka vispār šķiršanām nevajadzētu būt, jā. Tas īstenībā arī, godīgi sakot, arī attiecas uz vīrieti, jā. Atcerēsimies, ka tas pats Platons, tas pats Aristoteles vispār raksta, ka uzticība jau tiek prasīta no abām pusēm. Cita lieta, ka šeit nav ko pārmest. Ja sieviete ļoti grib, mēs zinām, ir piemēri, ka tiešām ierosina šķiršanos, labi, viņa var
var to panākt. Jā, tā kā principā nepaliks tur nabaga cietējies lomā, kur tur katru dienu kaut ko ļoti smagi cietīs. Jā, var, bet ir pavisam cits jautājums, kāpēc, teiksim, ja vīrietis pārkāp laulību, to skatās vieglāk nekā uz sievietes, un tas ir kaut kas cits. Tas gan ir, un atkal to mēs redzam visās kultūrās, jautājumi gan metafiziski, gan sociāli. Tas ir tāds vienojošais visu kultūra elements, vīriešiem piedod vairāk nekā sievietēm. Bet to šo principu mēs redzam visur, jā, man šajā ziņā ļoti patīk, kā Konfucijs atbildēja šo jautājumu. Viņš teica, redziet, tieši tējas ceremonijas laikā, viņš teica, redziet, ir dabis taču no vienas teikānas piepildīt vairākas tējas tasītes, jā, bet būtu predabiski vienu tasīt pildīt no daudzām teikānām, jā. Tas ir par to, protams, sieviete īstenībā, ja viņa ielaiž sevi kaut ko svešu, viņa samaitā visu to metafizisko būtību, ja to ģimeni izārda no iekšpuses, un tad nemaz nerunāt par to, ka nevar zināt, kā tam bērni piederēs, ja. Mūsdienās tiek runās par telegoniju, ja, kā mēs zinām, tas ir tas. Īstenībā visās senās tautas to zināja, ja. Ja sieviete pārkāp laulību, tur tad gan fiziski, bioloģiski, gan metafiziski viņa izārda visu ģimenes pamatu, ja. Ja vīrietis to dara, protams, tas arī slikti, viņš arī ārda, bet viņš neizrada tā pašas pamats. Ja viņš atgriežas ģimenē, ja, tad ģimene vēl eksistēt arī tālāk. Viņš sāka izpļaut savu enerģiju kaut kur ārā, tā rupīgi sakoties. Ja, un tas ir, šajās kultūrās mēs to redzam, kā tas ir. Ja, šeit ir, protams, tāda izteikta nevienlīdzība, bet viņa pamatojas šajās te priekšstats par sievietes lomu, ja, par sievietes to metafizisku dzemdētājas lomu, ja, kas uz to arī prasīja, un īstenībā, būsim godīgi, vienmēr visos laikos ģimene balstās sievietē. Sieviete ir pavards, uguns un dzīvība, jā. Viņa ir visas ģimenes pamats, un to grieķi saprata ļoti, īstenībā viņa varbūt vērtē sievieti daudz labāk, vairāk nekā mēs, ja. Mēs uzskatām, ka sieviete var visu darīt to pašu, ko vīrietis visu var uzkarot viņa virsu, un viņa būs sieviete, tad piedodiet, nē, sacīt, arī komunistu ideja, jā. Atcerieties, uz tā revolucionāri jau sen, sieviešu vienlīdzību, tad mums sieviete tagad zemi raksti. Bet tā nepareiz izprast ideja par vienlīdzību. Varbūt vienlīdzība tas ir absurds. Aspektā. Jā, bet mēs runājam visu laiku par to, kur, man liekas, es esmu redzētu vainu, kur, jā, vīrietis un sieviete ir blakus, tur ģimenē vai sabiedrībā, un tajā brīdī viņi ir, kā mēs varētu teikt, tiesiski pasargāti vai kā citādāk. Kā ar to gadījumu, ja, piemēram, viņi paliek atraitni vai kā citādi, viņi paliek bez tā vīrieša? Cik senajā Grieķijas sabiedrībā sieviete varēja tālāk veiksmīgi eksistēt, vispār dzīvot? Tas ir pūra jautājums, jā, un tas ir arī, un tas, kas sieviete nes līdz no tēva, ja, tā ir viņa drošības nauda. Ja, tas viņa drošības garants. Bet, protams, ar to vien nepietiek. Jā. Normāli, tas ir sievietes radi, tas ir par viņu rūpējas viņas bērni, viņas tēvs, viņas brāļi, māsās. Ja. Taču ņemiet vērā, ka ir reti, ka ir viens cilvēks ģimenē. Ja. Tā rādu puse vienmēr ir klāt. Jā, pavisam nav tad valsts rūpējas par tādu sievieti. Ja. Tā kā, protams, par to ir vienmēr padomāts. Tā kā viņu pārstāvēja kāds, arī tur bija hierarhija tur tuvākais, vai brālis, vai tēvs, protams, pie tēvam, protams, pirmā roka, tas ir visvairāk tēvs, un tālāk atkarīgs no tā, kas reāli ir dzīves, vai kas ir pieejams tuvumā un tā tālāk. Ja? Var sakot, tu taču, sapratiet, vienas formulas nav, gadījumi ir ļoti daudz. Galvenais ir svarīgākais ir tas, ka, principā, ka grieķu monogāma ģimene, tāpat kā jebkura monogāma ģimene, īstenībā prasa šo sastapēju izpratni, mīlestību, un, satīt, interesanti, ka Platons prasa arī uzticību no abiem dzimumiem vienlaicīgi, jā, tā kā, principā mēs redzam, ka tā ir tāda norma, jā, labi, jā, tur kaut kur kārā gājienā, tur vīrietis kaut kur tur aiziet pie kāds hetēres, labi, to viņam var piedot, jā, lai gan mēs redzam daudzus piemērus, jā, ka, piemēram, Ksenofons apraksta dzīves, kad vīrieši sēž, runā par filozofiju, par erotu atkal, un tad beigās viss noslēdzas ar pantomīmu, kur divi jaunieši attēlo Afrodītes un Adonis mīlu skaistlību, un tad tas rada viņus tādu deksmi, ka viņi steidzas tagad mājās un katrs pie savas sievas, ja, gribu pasietot nevis pie hetēras, nevis pie zēniem, bet pie savas sievas, ja, kas, tātad, īstenībā kultūras normatīvs ir šāds, ja, un, principā, mēs jau pašos pirmsākumos redzam šo
fantastisks attieksme pret sievieti. Tu man sākumā jautāji, kā mēs varam vispār redzēt, ka sievietes nav diskriminētas. Pirmkārt, mēs to varam redzēt kaut vai mākslā. Jūs paskaties uz sieviešu skulptūrām, sengrieķu mākslā, īpaši tam arhaiskajām skulptūrām. Ja? Kādas cēlums, kāda stāja, kāda pašcieņa šajos stēlos. Ja? Saprot, diskriminēt, apspiest nožēlojumu būtni nekad tā neizskatīsies. Ja? Bet nav pamats domāt, tas atkal laikam 21. gadsimta domāšanas šablons, ka, piemēram, skatoties tās grieķu kaut vai skulptūras, kur tiek attēlot sievietes skaistums, ka tā laika sabiedrībā sievietei bija uzlikts tāds diezgan pamatīgs stress uz to, kā tev ir jāizskatās, protams, skaistuma standarts, un tagad tā, kas neiekļāvās harmoniskā standartā, bija. Tas ir blēņas, jā, protams, kultūra kaut kādu standartu, protams, uzliek, bet, piedod, tāda atkarība no standartiem, kāda ir mūsu pasauli, nekad nav bijis, jā. Taču šitos te mūsu eiro standārts, jā, ir skaistumi, dzīves standārts, tā mediju tirāžiem visu laiku uzspiež, tā stresa ir šodien, jā. Tie cilvēki, taču bija daudz brīvāk, ka viņam tieši no standartiem vismazāk bija atkarīgi. Lai kā, protams, kaut kāds stereotips kultūrā ir, katra kultūrā, jo bez tā jau kultūrā nepastāv un sabiedrība nepastāv. Un nemaz nav. Mēs, protams, nezinām, kāds tur procents bija skaisti cilvēki, cik neskaisti, jā, jo redziet uz vīriešiem, taču arī standarts, jā, vīriešu skaisti ķermeņi, tas skulptūras mums parādā, kādam jābūt ideālam cilvēkam. Tāpat taču ir skaidrs, ka ne visi ir ideāli, jā, bet, tas ir tas, uz ko jātiecas, bet ideāls jau nozīmē ārēji un iekšēji skaisti, jā. Bet viņam bija tā kā vairāk mērķis, uz ko tiekties, nevis, kā saka, šablons, ar ko mērīt, jā, vai tu esi skaists vai neesi skaists. Godīgi sakot, tas arī tiekties pat, tas nav nekur jātiecās, jā. Nav jāiet uz fitness centram, un nebija nekā tāda fitness centru, lai tu tagad tur nodzītu tur kādu kilogramu, jā, vai tur kaut celulīti tev pišķiņ pagludināt, jā. Tas vispār tas netū nav. Vienkārši skaistums ir Dieva dotība, jā. Ja tev Dievi ir devuši, tad, un par to vien cildienu, tādēļ bija gan vīriešu, gan sieviešu skaistuma konkursi, tikai nekomerciāli, kā tas ir mūsdienās, jā, bet skaistums nozīmē noteikti Dieva žēlastību, harismu, jā. Tas ir tas, kam Dievi ir labvēlīgi, jā, jo skaistums tāda izredzētības zīme. Jā, bet tas nenozīmē, ka visiem jābūt skaistam. Ja tu esi vienkārši cilvēks, ļoti labi. Kas viņam bija tajos skaistuma konkursos tā laika tās vērtējamākās, īpašības vai standarti? Skulptūras mums rādā, grieķu māksla mums rādā, bet svarīgi redzēt, gribu pasvietot vēlreiz, ka tas attiecas uz visiem, tas skaistums. Jā, es tagad arī jautāju par visiem, ja tas ir kaut kāds arī iekšējais skaistums, tad kas ir tas, ko viņi vērtē visaugstāk? Tieši iekšē un ārēj skaistuma sakritība, atbilstība, harmonija, jā, tātad gods, krietnums, cēlums, plus arī ārējais formas, jā. Piemēram, pēc tām atkal katram vecumam savs, jā, es nemūžām neizmirsīšu, kā Homers apraksta, kad Ahilejs tiekas ar Priamu, ar viņa nogalinātu Hektora tēvu. Priams atnāca lūgt savu dēlu līķi, un Ahilejs ir vīrietis spēka gados, bet Priams ir simtgals. Un Homers apraksta, ka viņi skatījās viens uz otru pirmajā brīdī, kad ieraudzīja un baudīja viens otru. Tad ir, ka skaisti. Viens baudīja šo skaistu vīrietis plaukuma gados, kas ir skaists, otrs baudīja simtgalvu, kas ir pasauli skaisti. Tad ir, ka tam nāk klāt cieņa, stāja, gudrība, ja? Un vecums arī ir skaists, ja tas ir ar cieņu. Un tā pašā Homera eposā mēs redzam arī fantastisks piemērs, ja? Kā, piemēram, tad, kad grieķi un trojieši nolēma izbeigt karu ar divkāju. Tā kā, ziniet, cīnās daļas skaistas Helēnas, arī sacītu ļoti svarīgs moments, ja? Sacīt arī par grieķu kultūras orientāciju, ja? Iedomājieties, pasaules karš, viņi izpratās, ka pasaules karš noteikti dēļ sievietes, ja? Es nezinu, tas nav izplatīts pasaulē, ja? Jau tas pasaules karš dēļ sievietes. Mēs tā kā to tulkojam kā simbolu, ja? Bet es saprotu mūsu iepriekšējām sarunām, ka tas patiesībā tiešām ir bijis. Tas varētu būt arī tā. Mēs nezinām, par Trojas kāru tas ir vēsturiski, mums neko nezinām, kāds ir bijis, bet principā atbilstoši grieķu domāšanai tas ir iespējams, ja? Un lūk, tas brīdis, kad tagad divi, kas apstrīd šo Helēnu savā starpā, ja? Apstrīd tiesības būt ar viņu kopā, viņi tagad satiekās divkaujā, un ir parādīta epizode, kad Helēna iet uz pilsētas torni skatīties šo divkauju, un viņi iet garām sirmgalviem, vecajai padomē, Geronti, veci vīri, kuri sēž, un kad viņa paiet viņam garām, bet tam viņa nemūsdienīgi ģerbosies, ja, bet pieklājīgi ģerbosies atbilstot. Proti, ne dubsi, ne krūši izmērtu nevar noteikt pēc viņas apģerba, bet tie sirmgalvi saskatās, saka, jā. Mēs saprotam, ka viņas dēļ bija vērts kārot 10 gadus. Ja? Saprotam, ko tas nozīmē. Tas taču ir vienkārši fantastiski. Un tas jau pašas kultūras pamatos ieliks. Protams, šī attieksme pret sievieti. Ja? Arī, sacītu, ka tas pats Menelais, tas jau ārpus Homera, bet ir tāds mīts, ka Menelais tātad jau ir
Troja, kad Grieķi jau Troju laupa, un tad viņš meklē savu Helēnu. Viņš grib nogalināt savu sievu, kas tagad ar citu bijusi, ja, un viņš viņu redz un dzenās viņa pakaļ, viņa bēg. Un tad, kad viņš viņu panāk, viņš faktiski iespējas viņu stūri, Helēna pagriež pret viņu, viņa nav vairs kur bēgt, viņa pret sienu, bet bēgot viņa tas apģērbs vienkārši noslīdēja no pleciem un viņa pagriež ar kailam krūtīm. Un kad viņš ieraudzīja kailas krūtis, viņam zobens no rokām izkrita. Un viņš vairs nespēja neko, viņš paņēma. Saprot, tas ir tāda normāla, adekvāta teiksme pret sieviešu skaistumu. Ja? Vai man šeit liekas, kas ir ļoti svarīgi vienkārši par ģimenes vērtībām, ja mēs domājam, senē Grieķijā, tad ļoti labs piemērs ir tas pats Odisejs un Penelope. Ja? Atcerieties, 10 gadus viņš klīst pēc Trojas kara, 20 gadus viņš sievu neredz. Ja? Viņš jau 10 gadus pēc tam klīst, nevar nekādīgi tikt mājās. Ja? Nu, tā vienkārši liktenis lēms, tādi ir apstākļi, viņš visu laiku ceļo uz mājām, bet visādi šķērsļi. Un tad entos pēdējos gadus viņš pavada salā kopā ar Kalipso. Nimfa, dieviete, ja, kura faktiski viņam nekas nav jādara. Ja, tātad mūžīgi dieviete, protams, tā ir zemākā dieviešu kategorija, bet viņa mūžīgi skaista. Viņa skaistāka par visām mirstīgām sievietēm un neprasa neko darīt. Ja, neprasa kaut kāds kažoks un mašīnas un vēl kaut ko no viņa, ja, dimants. Ja, viņa viss ir. Un pat taisni otrādi, viņš arī barojas ar to pašu Ambrosiju, ko viņa. Ja, viņam nav jāstrādā, viņam jāmīl tikai šī sieviete. Ja. Un šajā brīdī viņš ir nelamīgākais cilvēks pasaulē. Ir pat Arnoldi Beklina glezne, ja, Odisejs pie Kalipso, ka viņš stāv, skatās jūrā, krasta mala kā ēna. Viņš grib pie savas Penelopes. Un tātad faktiski viņa gūstā. Un tād, kad dievi ļauj viņam atgriezties, ja, viņu esot Hermei, tai nimfai teikt, ka viss tu nedrīkst viņu turēt vairs, tev viņš jāpalaiž. Un tad viņa, protams, izmantojot savu sievišķīgu šarmu, droši vien arī attiecīgi sadarbosies kaut kā carspīdīgā tēri, pēc tam mazliet fantazēja, ja, tur viņa pasaucāk, nu tā un tā, tu tagad drīkst doties mājās, bet padomā, labi, varbūt tomēr paliks. Un kāda tavs sieva? 20 gadus tu neesi viņu redzējis, ja? Viņa vecāka, viņa grumbas, celulīts, ja? Tā es arī fantēzēju no sevis, ja? Tas goblinu tulkojums, jā, tieši tā. Bet tas, protams, ļoti skaisti pateiks, ja? Nu, iedomājies, ja, kāda tad viņa būs. Un es esmu mūžīgi skaista, ja? Un ko saka Odisejs tajā brīdī? Un ko viņš saka, jā, paldies, brīnišķīgi. Protams, neviena sieviete nevar tev līdzināties, bet es gribu pie savas sievas. Ja? Saprot, tas ir kultūras kārtības. Šķietībā tas ir normatīvs. Protams, mēs zinām, ka viens ir kultūras normatīvs, cits ir reāla dzīve. Reālā dzīvē jau tas viss var būt pagriezties ļoti dažādi. Ja? Ir labas un sliktas ģimenes, ja? Sacīt, šeit nevar neatcerēties Tolstoju, atcerēties Annas Karēninas pirmais teikums, ja, ka visās laimīgas ģimenes ir laimīgas vienādi, visās nelaimīgas ir dažādos veidos, dažādi nelaimīgas. Ja. Sacīt, tas ir par to, kā dzīvo visu pasauli tūkstošiem gadu, ja, uz kādiem principiem balstīt ģimene, uz vienam principiem. Un šodien mēs uzskatām, ka tas ir gudrāk, un kāpēc tikai mums ģimenes nav, un ģimenes izjūg, ja, un mēs runājam par problēmām, ja. Tad tā formula taču ir zinām, ja. Un principā, es gribu pateikt, ka senē Grieķi jau īstenībā tāpat formula, bet, protams, šī formula pat par sevi jau nav laimes garants. Ja. Protams, ka atkal es tā kuro reizi jau teikšu, man gribas atkal tādu, laikam, 20. gadsimta domāšanu, tomēr iesaprotēs, bet mēs jau nezinām, cik laimīgas bija īstenībā šīs ģimenes. Mēs zinām, ka viņas bija, bet mēs jau nevaram pajautāt tam cilvēkam, nu labi, varbūt tu biji tajā laulībā visu savu mūžu, bet vai tas cilvēks bija laimīgs, mēs jau nezinām. Pirmkārt, vispār ko būt laimīgs, jā, redziet, tas ir pirmkārt viņam ar tie priekšstati atšķirās jau, sāksim ar to. Mums, protams, ir kaut kāda teksta, kuros mēs varam redzēt gan laimīgi, gan nelaimīgs ģimenes, jā, bet, kā to saprast, tas arī atšķirās no mūsu uzstādījumiem, jā. Kas ir laimīgi, jā, mūsu cilvēks šodien pierādis, faktiski attiecās pret otru patērētāju psiholoģiju, jā, kur nozīm laimīgs, jā, es saņemu no otrā to, ko es vēlos, jā. Liela daļa tā domā, bet tas taču ir atšķirīgi. Ja? Atcerieties, tas vispār nav nekā kopīga ar mīlestību. Mīlestība tas, kas dot, nevis tā, kas ņem. Ja? Tu esi laimīgs tad, kad otrs cilvēks ir laimīgs. Ja? Nevis tad, kad tu kaut ko saņem. Tātad mīlestība nozīmē dot, nevis ņemt. Ja? Un es domāju, ka tas tā ir bijis vienmēr. Tā kā Grieķi to jau saprata. Protams, tas ir vienkārši, tas ir pamats, ja? Kuru laimi nevis ņemt, bet dot. Un tad tie cilvēki atrod harmoniju un nodzīvot labi kopā, tad ir laimi. Ja? Mums nav statistikas, cik daudz viņi tur bija šķiroši, bet atkārtotāji krīzes laikmetā un tieši demokrātiskās Atēnās, kur viss tas idejas, izskatot feminismu jau bija, ja, tur mēs redzam, ka esam redzot, tur bija problēma tieši ar to laimi, ka ģimenes mēdz izjukt, ja, pēc tam arī
problēmas ar dzimstību. Jā, Polībijs raksta, ka tad, kad romieši iekaroja Grieķi, jā, maz dzimstība, maz bērnu, un tad Polībijs pats Grieķis analizē šo faktu un saka, mēs domājam, ka tur kaut kā dievas dusmas vai dabā ir kļūst neauglīga, bet īstenībā es ļoti vienkārši cilvēki kļūst izlepuši, augstpratīgi, alkatīgi, grib labi dzīvot un negrib dibināt ģimeni un negrib rūpēties par bērniem. Tas ir skaidrs, gaiši pasaka, kāpēc, kad ģimenes izjuka un kad nav bērnu. Kad cilvēki mainās. Un tas nekas nav jauns, tas bijis toreiz tāpat kā šodien. Ja mēs redzam, tas process ļoti līdzīgi. Piemēram, terapīdam ir fantastisks vārds, ja nav labuma šai pasaulē vairs lielākā par to, ja vīrs ar sievu dzīvo saskaņā. Vai vēl ir krietna sieva labākais, ko iemantot var dzīvē vīrs. Un šajās vārdos mēs redzam to normatīvu attieksmi. Lai gan tas, protams, nenozīmē, ka viss tā dzīvoja, bet tas bija atkal normatīvs. Tas divs, ko tā kā tiekties, kas bija tā vērtība sabiedrībā. Tieši tā, jā. Jā, mēs varam vilkt ļoti daudz paralēlas un runāt daudz un dikti par šiem jautājumiem. Es domāju, ka arī nenāk par ļaunu atgādināt to paralēlu, to simbolisko skatījumu uz lietām, ar ko mēs iesākām šo sarunu. Proti, ka ir tie divi zirgi, kas velk vienus ratus, nevis to, ka velk vienu zirgu un viens zirgs velk otrs sēž ratos. Domājot par arī antīkās pasaules sabiedrību un sieviešu, vīriešu lomu un vietu tajā. Paldies par šo sarunu. Es teikšu Latvijas Universitātes profesoram Harijam Tumanam. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Grigorijs Mamilovs bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā.